Labrīt, labrīt! 5. labs rīts uz Jogas salas. Ikdienas rīta procedūras, un šodien es neesmu viena. Es esmu atnākusi un re, kas te ir. Centīšos te nenobaidīt un nenobiedēt. Jā, nākšu bišķiņ klāt, pamēģināšu pienākt klāt. Acim redzot, pīlei arī patīk šī vietiņa, kur veikt higienas procedūras, un tā bauda sauli, tāpat kā es. Šis rīts ir brīnišķīgs, bija ļoti daudz putnu dzirdams, un mūsu dzīvē ir ienācis jauns iedziens, tas ir birdings. Tas ir tas, ar ko mans vīrs tagad nodarbojas regulāri. Paldies Rasmai, ka ieteica tādu foršu programmiņu, kura var atpazīt putnu balsis, un mēs tagad redzam, cik un kādi putni mīt un dzied mums uz Jogas salas. Man uz Jogas salas ciemosies jauns ciemiņš, vīrs brauks prom. Ai, smukulīte. Un interesanti, ko mums sagatavos šī dienā. Первый раз в жизни занимаюсь такой сантехнической вещью, как уплотнение соединений, потому что протекает. Но надеюсь, что у меня получится. Сантехнические работы продолжаются. Нижнее отверстие мне удалось сделать водонепроницаемым. Теперь дело за верхним отверстием. Надеюсь, что у меня получится. Первый раз делаю такое в жизни. Но чего не сделаешь ради того, чтобы помыться в теплой ванне. Так что надеюсь, что у меня все получится. Я в это верю. Фильтрование воды пока что происходит таким образом. Надеваю колготки и фильтрую. Потом постараюсь сделать такой как сачок, фильтр. Nu, izskatās, ka sistēma tomēr sāk darboties. Kaut arī neesmu santehniķis. Būs jānopērk vēl kaut kāda blīvēšanas pasta. Bet sākumā bija iecerēts šeit atstāt ugunskura, bet negāja ūdens nekā, bet tagad esam nolaiduši zemāk. Vīrs man ieteica to izdarīt tādā veidā, un jā, tas ir aizgājis. Tagad sāk sildīties ūdens. Tā kā liela cerība, ka šodien es tomēr nomazgāšos. Nu, lūk, tā man šobrīd tas izskatās, un es gatavojos iet siltajā, nu varbūt pat vēsajā, bet siltajā vannā, jo nebija laika uzsildīt tik karstu, kā es gribu. Bet tomēr, jā, tomēr šodien es pamēģināšu vismaz nomazgāties. Un tad, ja sanāks, tad varbūt arī vakarā uzsildīšu vēl, un tad kārtīgi izkarsēšos, ja sanāks. Lūk, sagatavoju visādas zalītes. Domāju, samest iekšā, bet sapratu, ka man ir tie divi caurumi, kuriem ir labi jāfunkcionē. Un man sākumā ir jānopērk filtriņi, lai varētu nofiltrēt to visu. Tā kā gribas arī zālīte pabūt, bet varbūt rītdien vai vakarā. Tā kā mēģināšu izbaudīt. Ну вот, отправляемся на берег. У меня получилось помыться в ванне. Не могу сказать, что была теплая, но такая... Теплее, чем воздух, и теплее, чем вода в озере, конечно же. Надо будет пробовать нагревать больше. Мне ждут советуют, что надо закрывать сверху чем-нибудь, чтобы не испарялось тепло. Это точно так и надо делать, но все постепенно, не могу все сразу сделать. И сейчас у меня по плану заехать на берег в Лудзу, в хозяйственный магазин, купить уплотнитель для того, чтобы не протекала ванна, попрощаться с моим мужем
который нас сейчас доставляет до берега, и встретить нового гостя, с которым, надеюсь, вас познакомить. И мой любимый момент в приготовлении кичери. Добавляем специи в масло гхи. Размешиваем, наслаждаемся ароматом, как раскрывается аромат специй. Ай, здорово!